Kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Man bija aicinājums no Dieva. Ja Dievs aicina, tev viņam jāpaklausa un jādara, ko viņš liek. Viņš mani aicināja palīdzēt sievietēm, iedrošināt viņas. Vēlāk es apjautu, ka tas ir kapelāna darbs slimnīcā. Tā ir misijas slimnīca. Šeit daudzi iepazīst Dievu. Katru dienu ierodas tik daudz bērnu ar iedzimtiem traucējumiem. Citi ierodas ar vēzi, citi ar tuberkulozi, bieži ar plaušu karsoni. Citiem ir sirds slimības, elpošanas ceļu problēmas. Tev jābūt blakus, lai iedrošinātu un pastāstītu par Dievu, kurš viņus mīl un var izglābt. Mans vīrs, māte un vēl citi tuvinieki ir miruši slimību dēļ, un es varu tajā dalīties. Es ticu, ka jebkas, kas mums jāpārcieš, mūs dara stiprākus un veido par palīgu citiem. Daudzi no viņiem aiziet mājās, iepazinuši Jēzu Kristu kā savu pestītāju. Es katru dienu dodos uz slimnīcu un daru šo darbu, bet man tas ir ļoti, ļoti grūti. Tāpēc šobrīd es jūtos jau veca, un man šķiet, ka man jādara kaut kas cits. Pavadīt katru dienu slimnīcā, redzot visus šos slimniekus, ir grūti. Tas plosa manu sirdi. Bet, kad vēršos pie Dieva, viņš mani stiprina. Tāpat es klausos Čārlza Stenlija svētrunas no audio bībeles aplikācijas, un tas man ļoti palīdz. Tā ir iespēja aiznest Dievu vārdu tiem, kas nevar lasīt, un tu vari viņam palīdzēt to izlasīt un ieraudzīt, ko Dievs saka. Es parādu viņiem vēstnesi un saku, ka tas ir Dieva vārds. Tas ir ļoti svarīgs rīks. Es esmu nogurusi, bet pirms aizēju gribu pārliecināties, ka visi ir priecīgi un aprūpēti. Es gribu iet tur, uz kurieni tas kungs man aicina. Man jāstāsta citiem par Jēzu. Tas ir kā izvest cilvēkus no nāves dzīvībā. Tu gribi redzēt viņus pestītus, tāpēc neierobežo savu kalpošanu Dievam. Nav svarīgi, kas tu esi ar medicīnisko izglītību vai nē. Tu ar savu dzīvi sludini Jēzus Kristus evaņģēliju. Raidījumā Kontakts svētruna Dārgie Dieva apsolījumi. Ko tu domā par cilvēku, kurš ir ļoti, ļoti bagāts, bet vienmēr sūdzas par to, ka viņam nepietiek? Tu zini, ka viņš ir turīgs, bet paskaties, kā viņš ir apģērbies, vai arī kāda viņam mašīna. Kur viņš dzīvo, un tu sāc prātot. Jā, neiet īsti kopā. Ja viņš ir tik turīgs, kāpēc viņš tā rīkojas? Un tu sev jautā, varbūt viņš nezina, ka ir bagāts. Viņš netic savai bagātībai. Vai viņš nezina, kā rīkoties ar naudu? Kas kaiš cilvēkam, kas dzīvo šādu dzīvi?
Es pazīstu daudz kristiešus, kas dzīvo tāpat. Viņi ir ļoti turīgi. Viņi nepieņem šo bagātību. Viņi tai netic. Kaut kā viņi ir pazaudējuši vai aizmirsuši patiesību. Dievs skaidri par to runā savā vārdā, cik brīnišķīgi viņš ir par mums gādājis, un tomēr cilvēki uzvedas kā ubagi. Dievs man ir apdalījis, Dievs nesaprot, kādas ir manas vajadzības. Es zinu, kas teikts Bībelē, bet tas neatiecas uz mani. Vai problēma ir Dievā, vai arī, ka mēs nesaprotam, kas mums patiesībā dots? Kā tu domā par sevi, un ko tu domā par Dievu? Atveriet 2. Pētera vēstuli, 1. nodaļu. Šī ir 2. svētruna sērijā Dieva apsolījumi. Šajā rakstavietā Pēters runā par brīnišķīgo bagātību, kas mums dota. Viņš saka, Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apostulis, tiem, kas mūsu Dieva un pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgāko ticību kā mēs, žēlastība un miers, lai ir jums bagātīgi no Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis, ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Daudzi no jums tam neticēs, bet ieklausieties. Dienā, kad tu pieņēmi Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, tu kļuvi ļoti bagāts. Kur tad ir visa tā manta? Lūk, kur. Tā atrodama Dieva apsolījumos. Kad tu uzticējies viņam kā savam glābējam, Dieva vārda apsolījumi kļuva par taviem apsolījumiem. Tu esi ļoti turīgs cilvēks. Sāksim ar pirmo Dieva bagātības pierādījumu tavā dzīvē. Atveriet lūdzu vēstules romiešiem 5. nodaļu. Vēstules romiešiem 5. nodaļā lasām, kā tas iesākās. Sāksim ar 6. pantu. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnoti ar viņa asinīm caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam iegūši salīdzināšanu. Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, viņš tev piedeva visus tavus grēkus. Viņš ieveda tevi attiecībās ar sevi, personīgās attiecībās, un kopš tā brīža tu vari sevi devēt par Dieva bērnu. Tas ir tavs jaunais stāvoklis. Tagad tev ir paredzēts mantojums. Dievs ir tavs tēvs, Jēzus Kristus ir tavs glābējs, tavs brālis, un tu esi daļa no Dieva ģimenes. Tagad tu esi Dieva bērns. Kamēr tas nav noticis, nekas uz tevi neatiec.
Otrs punkts. Viņš ne tikai tev izglāba, bet viņš tev arī deva apsolījumus. Vienu no tiem atrodam 1. Jāņa vēstulē, 9. nodaļā. Ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns un piedod mums mūsu visus grēkus un tīra mūs no visas netaisnības. Tas nozīmē, ka arī dzīvojot šādā netīrā, samaitātā pasaulē, es katru dienu varu palikt tīrs, jo viņš saka, ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un piedod mums mūsu grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Esmu ļoti turīgs, man ir dota privilēģija iet pie visvarenā Dieva un lūgt viņu. Kungs, redzi, kāda ir man dzīve, šim grēkam tur nevajadzētu būt. Es to atzīstu un es lūdzu, lai tu piedod manus grēkus. Tas ir kas nenovērtējami dārgs. Treškārt, šī bagātība tiek izteikta caur viņa nepārtrauktu klātbūtni mūsu dzīvē. Dievs saka, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Vēstule Ebrejiem 13:5. Es tevi neatstāšu un nepametīšu. Tam nekas nespēja līdzināties. Ar tevi kopā ir ceļabiedrs, Jēzus Kristus, kurš nekad, nekādos apstākļos tevi nepametīs un neatstās. Kurš vēl ko tādu var apsolīt? Neviens. Redzi, kad cilvēki novērš skatu no Dieva, kad sāk skatīties uz sevi, saviem apstākļiem, viņi aizmirst pajautāt, kāds ir Tēva apsolījums. Tēva apsolījums ir šāds. Reiz uzticējies Jēzum kā savam glābējam, tu vairs nebūsi viens. Pat ja tu pats to gribētu, tu nekad nebūsi viens. Tas nekad vairs tā nebūs. Viņš saka, es tevi nepametīšu. Nekad, ne pie kādiem apstākļiem. Tas ir Dieva apsolījums, ko neviens nespēja mainīt. Pat ja tu nonāktu cietumā, dotos turp vai šurp, nav svarīgi. Viņš saka, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Es tevi nekad neatstāšu. Punkts. Nākamreiz, kad būsi nomākts, kad jutīsies viens un domās, man vajadzīgs terapeits, ak, jau Dievs palīdz man, vienkārši apstājies un pajautā sev, kas man ir dots. Man ir Jēzus, kā mans tūs draugs, kurš mājo manī, un ir apsolījis man nekad neatstāt, lai kas notikt manā dzīvē. Neviens cits apsolījums vai draudzība nespēja to pārspēt. Tā ir liela bagātība, ko neviens cits tev nevar dot vai apsolīt. Viņš mums apsola, ka mums nav šī dzīve jādzīvo savā spēkā un varā. Mums ir svētais gars, kas tiek saukts par palīgu. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 16. pantā viņš saka, ka sūtīs palīgu. Kad viņš aicina tevi kalpošanā, tieši svētais gars tev dod spēku, gudrību, vadību tavai dzīvē, lai tu varētu darīt labu, uz ko viņš tev aicina. Tas ir viņa apsolījums. Tieši šie apsolījumi dara tevi bagātu. To tev nespētu dot neviens cits, kā tikai Dievs. Tikai un vienīgi esot attiecībās ar viņu. Viņš saka, kā apmierinās visas mūsu vajadzības. Kurš vēl to var apsolīt? Neviens cilvēks to nespētu. Bībelē ir daudz līdzīgi panti, bet viens no spēcīgākajiem atrodams Mateja evaņģēlija 6. nodaļā. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai ar ko ģērbsimies. Viņš saka, ka neticīgie par to domā, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Ko viņš šeit apsola? Apmierināt mūsu ikdienas vajadzības. Kas vēl to var apsolīt? Neviens. Neviens tev nevar dot šādu apsolījumu katrai tavas dzīves situācijai, jebkuriem apstākļiem. Viņš zina, kas ir vajadzīgs, un viņš apmierinās jebkuru vajadzību. Un kā tad ir ar atbildētajām lūgšanām? Kurš var tev apsolīt atbildēt uz lūgšanām?
1. Jāņa 5. nodaļa 14.15 pants. Viņš saka, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, tad zinām, ka saņemam. Lūgums, ko ilgojamies no viņa saņemt. Kurš to var apsolīt? Neviens cits. Dieva vārdā atrodami vēl daudzi citi apsolījumi par atbildētām lūgšanām. Bet cilvēki saka, jā, man ir vajadzības. Vai tu dari savu daļu? Kāda tad ir mana daļa? Lūgšana pavisam noteikti ir viens no veidiem, kā līdzdarboties. Apsolījums ir šāds, un šī paļāvība mums ir uz viņu. Viņš to pasaka pavisam skaidri. Viņš saka, lūdziet, un jums taps dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums taps atvērts. Mēs redzam vienu apsolījumu pēc otra. Viņš ir mūsu nastu nesējs. Tu jautās, kā es to varu atdot Dievam. Nes to viņa priekšā, noliec pie viņa troņa. Viņa griba ticīgajiem nav nospiesta dzīve ar nemitīgu raizēs savilktu seju. Viņš runā par tā kunga prieku. Viņš saka, ka dāvās mums gudrību. Jēkaba vēstules 1. nodaļā mums ir dots šāds apsolījums. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, ka viņam taps dots. Kāds teiks, es nezinu, ko darīt. Tev ir dots šāds apsolījums par gudrību. Viņš ir apsolījis un viņš liks tam piepildīties. Vai tev jāpieņem gudrs lēmums? Viņš dāvās tev gudrību jebkurā dzīves situācijā, jo tāds viņš ir. Tevī mājo Dieva gudrība. Dievs tev dāvās gudrību, lai tu zini, kā atbildēt, kā reaģēt. Tā ir daļa no mūsu bagātības. Vai ir kas vēl vērtīgāks par gudrību? Nevaram nerunāt par mieru. Rakstu vieta no vēstules Filipiešiem. Pāvils saka, priecājieties iekšā kunga. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Lai kas notika tavā dzīvē, Dievs tev dāvās vairogu, sienu, kas šķirtu tevi no trauksmes un raizēm, kā arī apmierinās tavu vajadzību pēc miera. Ko Jēzus saka? Bībele māca, ka Jēzus ir mūsu miers. Kas dzīvo tevī? Kungs Jēzus Kristus. Mēs piedzīvojam situācijas, mēs dzirdam biedējošas un sliktas ziņas, kur mēs gūstam mieru. Tavs miers nenāk no apkārtējiem. Tavs miers mājo tevī. Tas ir iemājojošais Dieva apsolījums. Ko Jēzus teica? Savu mieru es jums dodu, nekā pasaule dod. Es jums dodu, lai jūsu sirdis neizbīstas. Mums ir jāpieņem izvēle. Vai mēs atzīstam viņa apsolījumus? Ja tu vēlies jau šodien pieņemt viņa apsolījumu, Dievs, es zinu, ka tu vari mani saukt mājās, bet līdz tam brīdim es gribu dzīvot godam. Es gribu būt stiprs. Es gribu būt uzticams. Es gribu, lai manai dzīvei Dieva valstībā ir vērtība. Ieskatīsimies arī 37. pantā. Vai tu vēlētos, ka tiek piepildītas tavas sirds ilgas? Kāds teiks, es gribētu apprecēties, es gribu to un vēl to. Kādas ir tavas sirds ilgas?
Dievs saka, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Ko tad nozīmē meklēt prieku viņā? Lūdz, lai Dievs tev parāda, ko nozīmē atrast prieku viņā. Pāri visam, kas man dzīvē ir svarīgs, ir attiecības ar viņu. Mani iepriecina kalpošana viņam, mani iepriecina viņa pielūgšana, mani iepriecina došana viņam, mani iepriecina spēja dzīvot dievbijīgu dzīvi. Viņš saka, meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Mums ir dots arī apsolījums par slimības dziedināšanu. Ieskatīsimies 103. psalmā 1. pantā. Teici to kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu, man dvēsele, un neaizmirsti, ko viņš tev labu darīs. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Ja runājam par Dieva īpašībām, viņš ir nemainīgs. Viņš nekad nemainās. Vai viņš dziedināja cilvēkus vecās derības laikā? Jā. Vai viņš dziedināja jaunās derības laikā? Jā. Vai viņš dziedināja arī pēc jaunā derības laika? Jā. Vai viņš dziedina cilvēku šodien? Jā. Ja mēs tam ticam, kāpēc tad ik reiz, kad iesāpjas kakls, parādās mazliet iesnas, mēs gribam skriet pie ārsta pēc antibiotikām? Kā būtu ar skriešanu pie Jēzus? Ja ārsts ir diagnostējis kādu nopietnu saslimšanu, tad gan vairums cilvēku mēģina lūgt. Kāpēc gan nerunāt ar viņu vispirms? Dievs ir īstais dziedinātājs. Vai tas nozīmē, ka neviens nemirs? Nē, nepavisam nē. Bet, ka līdz kunga noliktajam laikam varam būt veseli un spēcīgi. Visi šie apsolījumi mums ir doti, lai dotos uz debesīm un būtu Dieva klātbūtnē. Es gribu nolasīt no Romiešiem 8. nodaļas. Nekas nespēja mūs šķirt no brīnumainās Dieva mīlestības. Nekas nespēja mūs šķirt no Dieva mīlestības. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, nekāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tava dzīve ir izlieta Dieva mīlestībā. Tu varbūt gribētu, ka tev mīl arī kāds konkrēts cilvēks, bet paraugies, kas tev mīl. Un viņš saka, ka nekas, pilnīgi nekas nespēs šķirt tevi no Dieva mīlestības. Un tas nekad nemainīsies. Atvērsim Jāņa evaņģelija 10. nodaļu. Apsolījums par mūžīgu drošību. Viņš saka, manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību un viņas nemūžam neies bojā. Viņš nesaka izņemot vai bet, viņas nemūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Padomā par to, kas tev dots. Tu esi Dieva bērns. To nespēja mainīt pilnīgi neviens. Tu esi mūžīgi pasargāts. Ja tu dzīvo grēkā, tad uz tevi attiec arī citi apsolījumi par svētdarīšanu, par pārmācību. Bet Dievs ir devis apsolījumu, ka tu esi mūžīgā drošībā. Mēs varētu tā turpināt visu dienu. Bet ieklausieties, ko saka Jēzus.
Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Man Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noejmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, es tad nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu ar jūs. Punkts. Mums ir apsolītas debesis. Mans izaicinājums tev ir vienkāršs. Paņem to, kas tev ir dots. Lai arī ar ko šobrīd tu dzīvē sastaptos, atceries, kas tu esi. Jēzus sekotājs. Zini, cik tu esi bagāts, un tev piemīt spēja kalpot viņam no visas sirds tā, ka tu nekad nepaliec vecs, bet plauksti un nes augļus visas savas dzīves dienas. Tēvs, šajā rītā mēs esam tik pateicīgi par Tavā vārdā atrodamajiem apsolījumiem. Ir tik lieliski apzināties, ka tie nekad nemainīsies. Tu nekad nemainies. Mēs pat nevaram nosaukt neko tādu, par ko Tu jau nebūtu parūpējies, tāpēc šorīt vēlamies Tev pateikties. Un es lūdzu, ka Tu mums parādītu, kā dzīvot, lai tie, kas vēl ir garīgi nabagi, gribētu uzzināt, no kurienes nāk visas mūsu bagātības, un ka mēs to spētu viņiem pastāstīt. Jēzus vārdā, āmen. Ja caur šodienas programmu tika svētīts, ienāc mūsu mājaslapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija, un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.